Tātad man sauc Edgars, un es jums pastāstīšu savu liecību par to, kā Dievs pārmainīja man dzīvi. Sākt no sākuma ar to, ka es savā dzīvē biju katolis, bet es biju tāds Ziemassvētku un Lieldienu katolis, kas gāja divreiz gadā gāja uz baznīcu. Dievu nepazinu un principā pat nevēlējos viņu īpaši iepazīt. Un pirms kādiem 3-2 gadiem pie manis nonāca viena grāmata, kas saucās Secret, varbūt kāds esat dzirdējuši. Un tulkojums no angļu valodas tas nozīmē noslēpums. Un šajā grāmatā ir teorija, ka pats cilvēks ar savu domu palīdzību var izmainīt apstākļus, kas viņam notiek apkārt. Piemēram, ja es ļoti domāšu par to, ka es gribu māju, tā māja kaut kad atnāks pie maniem. Vai arī, ka es ļoti vēlos mašīnu, tā mašīna kaut kad atnāks pie maniem. Un tad šeit man bija šī dilemma, uz ko es vairāk tagad tiekšos. Uz Dievu, kaut arī es viņu īpaši nepazinu, kas ir kaut kas augstāks, kas valda pār mums, vai arī uz šo teoriju Secret, kur, principā, es esmu pats kā Dievs, un es pats izmainu savus apstākļus apkārt. Un tad es noslēdzos uz šo teoriju par Secret, un es viņu pārbaudīju arī. Un, principā, tur daudz runāja par to, ka, piemēram, es varu uzrakstīt savus mērķus. Piemēram, es uzrakstīju, vēlos savu deju studiju, es vēlos tur cik kāds mēnesī, es vēlos to. Un daudz par viņiem domāt, un tad viņi arī piepildās. Un tad es pamēģināju šo teoriju un sāku kaut kas piepildīties. Jā, man tur bija savu deju studiju, man tur vēl šādas lietas piepildīties un sapratu, ka tas strādā. Un šogad vasarā es pabeidzu skolu, kā koreogrāfs un dejotājs, un es domāju, tagad man skola ir vaļā. Un izmantojot šo teoriju, man jau bija liela plāna savā dzīvē, tur paplašināt deju studiju 1000 lat mēnesī, tur tas un tāds daudz pasaulīgas lietas. Es domāju, man skola beigsies, visi durvis vaļā, es varu iet un dzīvot, un visi ir baigi forši. Bet paldies Dievam tik tiešām, ka viņš iejaucās. Un pēc skolas es piedalījos vienā dejošanas projektā, un ļoti smagi traumēja galvu, ar galvu atstos pret betonu. Un kamēr es tur gulēju, man nebija neviena doma prātā, un pēkšņi man atkārtojās vairākas reizes viens teikums, kas bija no vienas filmas. Tas bija angliski I was blind, but now I see. Tulkojumā ir es biju akls, bet tagad es redzu. Tajā laikā es vēl nezināju, ko tas nozīmē, un arī nedēļas pēc tam es nezināju, ko tas nozīmē. Es varbūt domāju savā prātā, ka varbūt man būs kāds spējas pēc šī kritiena, varēju galvas kustināt, vai arī cilvēkiem domas lasīt vai kaut ko tādu. Bet tā nebija. Pārāk daudz filmas bija saskatījuši. Un pēc šī kritiena visa man vasara bija tik tiešām izjukus, un es biju ļoti nelaimīgs cilvēks. Jo šis kritiens man atņēma divas ļoti svarīgas lietas. Pirmā bija, es nevarēju dejot. Dejošana ir mana dzīve, jo man bija smadzenes atrisinājums, un otrā lieta, es nevarēju dzert alkoholu, jo es nebiju baigais dzērājs, bet man patīk ļoti draugiem iedzert, arī šeit tad vienam pašam patīk iedzert. Baigais dzērājs nebija. Bet varbūt pēc gadiem būtu aizgājis. Un man tika atņemts šīs divas lietas. Un visu vasaru bija domājis, ka būs ballīts, būs tusiņi, būs tik forši vasara. Bet es kļuvu arvien nelaimīgāks, jo aizjūt uz kaut kādām ballītēm, tur visi draugi tur balējās, visiem forši, es sēžu malā, es nevaru ne ātri klusēties, ne arī iedzert ar viņiem. Es jūtos ļoti nelaimīgs. Un pavasarī es daudz arī psihoju, jo es mēģināju noskaidrot, kāpēc tas tā notika. Un kā būtu bijis, ja es nebūtu piedalījies šajā projektā, un man nebūtu bijuši galvas trauma. Un kulminācija man bija augusta vidū, kad tūlīt man sāksies deju sezona, un man nebija atbildēt divi jautājumi. Pirmais, vai es varēšu vispār dejot, jo man vēl nebija ar galvu viss kārtībā. Un otrais ir pēc traumas jautājums. Un otrais ir tas, vai man būs reklāmas klips savai deju studijai. Jo man pavasar bija visādi deju video, kur bija cietajā diskā saglabāti, bet viņš saplīs, un te visi video bija kaut kur pagaisuši, vienkārši nebija vairāk. Un tad man ļoti nomāca šie divi jautājumi, un vēl pa visu vasaras bija tik nelaimīgs, un vienkārši es biju nekāds cilvēks, sēdēju mājās, un pie datora nekur negāju, vienkārši tāds ļoti sevī.
Un tad vienā dienā man vienkārši tik tālu jau viss bija sakrājies, jo man nebija kurais rast atbildes, un es nezināju, pie kā lai es griežos, un vienā dienā tad man pilnīgi vasaras bija acīs, un tad es mājās pret debesīm, pret griestiem teicu, nu, ja tur kāds ir, tad lūdzu palīdz man. Un pēc kādām 2 minūtēm iezvanījās telefons un zvanīja mans brālis. Viņam ir pasākumu aģentūra, un viņš teica, nu, klausies, mēs tā runājām ar saviem kolēģiem, un mēs izdomājam, ka mēs varētu tev palīdzēt reklamēt tavu deju studiju. Es iedomājos, kāpēc viņiem to darīt. Es aizgāju pie viņiem un noskaidroju, ka 2 minūtes apmēram pirms viņš zvanīja man. Viņi vienkārši ne no kā bija sākuši runāt, kā varētu palīdzēt man reklamēt deju studiju. Man likās tā nedaudz jūsīgi, bet nu labi. Ejot mājās, man pēkšņi tā kā atklāsme, es sapratu, ka tie deju video, kur es domāju, kuri ir pazuduši tajā citajā diskā, viņi izrādās bija vai nu pie man tēta datorā, vai nu pie draugu datorā, vai pie dejotāju datorā. Viņi kaut kur bija aizkrituši, bet viņi visi iet. Un atnākot mājās, es sapratu, no kurienes tas viss nāk, ka tā bija atbildēta lūkšana. Un tajā brīdī es arī ļoti, protams, sāku raudāt, jo es nesapratu, kāpēc Dievs man uzreiz tā atbildēja, jo visu dzīves varbūt zināju, ka viņš ir vai nav, bet es nemēģināju noskaidrot, vai viņš ir vispār un kas tie pa viņu paušļiem. Un es jūtos ļoti tāds netīrs, tāds nepieņemams, bet viņš man uzreiz atbildēja, man tas bija tāds, wow, protams, puņķi asars man pa gaisu un viss. Nākamā dienā man bija jāiet pie ārsta saistībā ar manu galvasraumu. Un piepriekšējā ārsta, pie kuras es gāju, viņa man teica, ka kaut kas man tur ir, bet nevar pateikt konkrēti. Nu, ir te viss mazentrīts vai kaut kas tāds, bet nu, tas varbūt tas. Viņa tā kārtīgi nezināja. Bet gadījumu pēc es tagad nokavēju šo neiroloģiju, bet tik pie citas. Un šī neiroloģija man tā kārtīgi pateica, tev ir tas, tev jādara tas, un visi beig koši tu varēs dejot. Es izejot ārā no kabineta, es pēkšņi sapratu, ka wow, ir atbildēti tie 2 jautājumi. Iepriekšējā vakarā es nezināju, vai es varēšu dejot, un kas būs ar manu reklāmas video. Un nākamā dienā abi jautājumi jau ir atbildēti. Tas man bija vienkārši atkal tāda miera sajūta iekšā, neaprakstām, kad es sapratu, ka ir Dievs. Tik tiešām ir. Protams, es par to secret teoriju jau sanieši nedomāju. Jo ir Dievs. Pēc dažām nedēļām es aizgāju vienkārši tāpat uz baznīcu, domāju, jāparunājās ar Dievu. Un aizjot uz baznīcu, man šaudījās ļoti daudz domas galvā. Piemēram, ko es darīšu rīt, un man tikai uzreiz ir atbildi galvā. To, vai arī kā iet mammai, man uzreiz atbildi, tā kā runā galvā, tā viņa ir. Bet uz vienu jautājumu man nebija skaidrs atbildes. Es uzdevu tikai jautājumu galvā, bet man bija klusums. Un šis jautājums bija, Dievs, kāpēc ir tā, ka tu esi viens, bet konfesijas ir tik daudz? Un man bija klusums galvā. Un iznākot no baznīcas, es uzvanīju savam bērnības draugam, jo es zināju, ka viņš ir kristietis. Viņš arī šeit sēž, tas ir Miķels. Pajautāt, kā viņam tur ir. Nevis viņam, bet kā tur ir tām konfesijām, kāpēc ir tik daudz, un viņš paskaidro, protams, ka Bībele ir un tā. Laika gaitā arī Bībeles stundas sāk mācīties, un pamazām es arī sāku saprast, ko nozīmē tas teksts, kad es atsitu galvu, kad bija I was blind, bet now I see, es biju akls, bet tagad es redzu. Es tik tiešām sāku redzēt tās lietas, un tik tiešām skaistas lietas Dievs dara, kā viņš maina cilvēku. Atskatoties, es varu teikt, ka cik ļoti viņš cilvēku var pagrūst kaut kur bezdibenīgi, kaut kur nogrūst, jo visu vasaru man grūda arvien zemāk, es biju arvien nelaimīgāks, lai saprast tikai, ka viņš ir. Jo kā jau mēs bieži zinām, kad pasaule, es varētu tā teikt, pasaule pārsvarā lūdz Dievu tikai tad, kad viņiem slikti. Bet vajadzētu, protams, arī lūgt tad, kad pateikties tad, kad ir labi. Un Dievs, protams, izdarīja brīnišķīgas lietas ar manīm, kad es, protams, lasu grāmatas, jo pamatskolā, vidusskolā, augstskolā nekad nelasīju grāmatas, man vienkārši nepatīk, es jau pie pirmajām lapas pusēm jau mīkstu ciet jau.
Es domāju, kā vispār var kaut ko tādu palasīt. Un tagad es esmu tāds, ka grāmatāts, kas ļoti daudz lasu. Un es vēlos vēl pateikt vienu tādu atgadījumu, kas man bija pagājušajā nedēļā. Protams, kad uzzinot šīs visas tās lietas, kad var Dievs pārmaina cilvēkus, man gribās arī teikt, protams, tālāk. Gan ģimenei, gan draugiem, tas ir normāli. Un, protams, ka nevar gaidīt, ka viņi uzreiz to pieņems, droši vien, ka no sākuma ir karš, un ar laiku kaut kādu tikai viņi pieņem, kad Dieva gars viņus kārtīgi uzrunā. Bet pagājušā nedēļā, tas ir pagājušo svētdienu, man bija tāda kā atklās un nedaudz, ne vīzija, bet, tā kā saprašana. Es biju savā dzīvoklī kopā ar ģimeni, tur bija arī tanta atnākusi. Un, protams, kad mēs sākam runāt par kaut ko, jau drīz vien jau atkal ieies kaut kādās Dieva sliedēs, mēs sākam runāt par Bībeli, un es tur stāstu, ka, Bībeli tomēr Dieva vārds, un to vajag lasīt vairāk. Un ir šīs daudzās sarunas, bet, protams, ka viņi vēl, pagarām neieklausās un nesaprot, tas ir pilnīgi normāli. Atbrauc arī mans brālis, un viņš man paskatā varbūt neskaistu teikumu. Un tas man arī sagrāva, un pie vakariņu galda es vienkārši sapratu, ka es neizturēšu, jo man jau emocijas jau ir tik tālu, kad es cīnos mājās ar savu ģimeni un draugiem. Un es jūtu, ka asaras nāk jau, un es gāju savu istabu raudādams lūgt Dievu, bet pats labākais bija tas, par ko es lūdzu. Kad tas, ko es sapratu tajā brīdī, kad es jau nelūdzu par sevīm, es nelūdzu Dievs, palīdz man viņus pārvērst, vai arī caur mani pārvērst viņus, vai arī, lai tavs gars iet uz viņiem. Es lūdzu par Jēzu, jo tajā brīdī es biju nogaršojis tikai ļoti mazu daļiņu to, ko Jēzus bija izjūts. Jo man tā apskaidrība atnāca, ka Jēzus atnāca uz šo planētu kā radītājs, kā viss iesācējs, kā gaisma, un cik daudz viņi pieņēma. Protams, ka pieņēma kaut kas, bet ļoti maz, un viss beigās vēl bļāva sitiets viņu krustā. Un es sajūtu savā ģimenē, ka tā ir. Un man bija viss, man bija asaras puņķi, viss pa gaisu, kad es sapratu, wow, ka cik mazas ir mūsu ciešanas salīdzinot ar to, cik Jēzus ir gājis tālu, un cik viņš ir nodevies pār mums. Protams, ka mēs teorētiski to saprotam, bet tad, kad atnāk šādas situācijas, tas ir, wow, tā kā, slavu Dievam par to, ko viņš dara pasaulē.